Sveicināti, mīļie, jaukie, mūsu dārgie, īpašie mācītāji. Mīļais Gati un Ivita, daudz laimes jums dzimšanas dienā. Bučiņās! Es jums novēlu visu to labāko un lai Dievs turpina jūs svētīt, tā kā jūs to darat arī katru svētdienu. Paldies par jūsu kalpošanu. Un mēs kā draudze sveicam jūs un pateicamies jums par jūsu kalpošanu, par sirds nodošanos, par visu, ko jūs esat ieguldījuši cilvēkos, katrā ikvienā no mums. Mēs pateicamies jums par jūsu neatlaidību, uzticību un mīlestību. Paldies par to, ka Dievs jūs ir izredzējis un caur jums runā uz mums. Paldies, ka jūs esat. Es tiešām ļoti pateicos Dievam par jums abiem. Dievs jums dos un atalgos vairāk, nekā jūs esat devuši. Tas ir bauslis, tas ir patiess Dieva likums, no kura viņš neatkāpjas. Viņš svētī tos, kas viņam kalpo, un viņam uzticās. Es gribēju arī pateikt to, ka mums ir vēl forši divi mācītāji, kuriem arī bija dzimšanas diena. Tā ir Ieva un Andris. Daudz laimes arī jums dzimšanas dienā. Mēs sveicam arī jūs par to, ka jūs kalpojat mums. Mēs esam no visas sirds pateicīgi. Dievs ir labs, un kad viņš dod, tad viņš dod dubultā, tā, ka neplīst. Es pateicos jums, Andri un Ieva, par jūsu kalpošanu, par nodošanos, par visu, ko jūs esat devuši mums. Par jūsu svētībām es esmu pateicīga Dievam, ka jūs esat manā dzīvē. Es esmu pateicīga to Dievam, kad es jūs esmu satikusi un ka mēs esam kā viena liela ģimene mūsu draudze. Draudze, kā trauks, kuru Dievs veido, kā māls, kuru viņš veido un pārveido un pulē un sagatavoti katram labam darbam. Paldies par jūsu ieguldījumu, mēs jūs mīlam, mēs jūs sveicam un pateicamies, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un es esmu pateicīga par katru mūsu māsu un brāli, kas ir mūsu draudzē, un es pasakos Dievam par to, ka Dievs mūs ir visus savedis kopā. Un bez jums, mīļie mācītāji, tas būtu ļoti grūti. Paldies, ka jūs esiet, un paldies par to jūsu darbu smago. Paldies tiešām par to, ko jūs darat un cik ļoti jūs sevi ieguldat tajā visā. Un es novēlu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un lai viņš svētī jūs bagātīgi ne tikai finansēs, bet it visā, lai jūs esat vienmēr tā gaisma. Un es gribu, lai caur jums nāk tāda svētība kā lietus gāze. Un es jums novēlu visu to labāko, un lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs tiešām mīļie bagātīgi svētī, un mēs jūs ļoti mīlam. Paldies, 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 ka jūs esiet. Paldies, ka jūs esiet. Mēs jūs tiešām ļoti mīlam. Vai ne, Kristīna? Jā, mēs mīlam, un mēs tiešām novērtējam jūsu darbu, jūsu negulētas nakts. Ja. Un paldies, ka jūs varat mūs izturēt svētdienās, jo es zinu, ka mēs citreiz esam kā palaidi mazi bērni, ka jūs esat kā vecāka mums citreiz, ja? Tā ir, vai ne? Mēs esam ļoti mazi. Rūpēties par mums vairāk. Jā, mīliet, mīliet un vēlreiz mīliet. Mīliet, 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 vai ne? Jā. Un mēs centīsimies būt paklausīgi. Jā, mēs centīsimies būt paklausīgi, bet tagad mēs visi dosimies uz sadraudzību. Un to jau nevar zināt, kas tur sagaidīs. Vai ne, Kristīna? Jā. Tā kā mīļi sveicieni jums visiem mūsu foršākajiem mācītājiem. Pagaidi, tu aizmirsi. Mums ir arī vārdienu jubilāras. Piedodiet. 3 samantiņas. 3 samantiņas. Jūs redzat, cik mēs mūsu draudzē ir svētības? Veselas 3 svētības. Mums ir 3 samantas mūsu draudzē. Lai Dievs jūs svētī, meitenes, un tiešām daudz laimes vārdu dienā. Daudz laimes vārdu dienā. Un šodien, 1. septembrī, mums ir vēl viens jubilārs. Rafaels. Rafael, daudz laimes tev dzimšanas dienā. Mēs tevi mīlam. Kaut ļoti. arī. Tu esi dažreiz mazliet palaidnīgs, bet mēs zinām, ka Dievs visus mīl. Amen! Amen! Pat tādas razgaļas. Jā. Ja mēs arī kādreiz bijām.
Jā. Rafael, es tev novēlu, lai Dievs tev pieskarās vēl vairāk, lai tavs kauss tiek piepildīts vēl vairāk, lai tevī ienāk vairāk mīlestību un lai Dievs tev vada katru reizi un lai tu esi Dieva gaisma. Rafael, ja es tev novēlu visu to labāko un daudz laimes dzimšanas dienā, jo tu esi ļoti īpašs bērniņš, tiešām ļoti īpašs un Dieva svētība. Un paldies Dievam par tevi. Jā, jo bija laiks, kad tu varēji aiziet no mums un mums tu nebūtu. Jā. Bet Dievs deva mums tevi, un mēs pateicamies Dievam par to. Jā. Paldies Dievs tev par Rafaelu, un mēs viņu svētījam, mēs viņu mīlam, un mēs nevaram sagaidīt, kad mēs tev varēsim samīļot. Un ko tu vēl gribi piebilst varbūt? Neko. Katram ikvienam, kurš vēlas sveikt Samantas mācītājus, droši. Jā. Apskaujiet viņus, mīliet viens otru. Pateicieties viņiem par visu, ko viņi darījuši. Un vēl darīs. Tieši tā. Viss pagaidām tā. Atā! Čau!